Sveicināts sporta draugi visā Latvijā. Ņujorkā šogad Ziemassvētku nebūs. Kāpēc? Tāpēc, ka tur ir porziņas. Mēs savukārt esam... Viņi tur nejūk prātā? Jūk. Mēs savukārt esam atturīgi savā histērijā. Esam visi trīs atkal kopā. Paldies, Gunga, atgriezies. Ai, kā es tev... Tu man pietrūki. Nē, es tūlītās iešu prom. Nē, paliec. Mums ir viena kategorija, žoklis paliek vaļā. Šajā kategorijā Kristaps Porziņš ir izcēlies ne tikai NBA apvāršņos, bet visā pasaulē. Basketbolists skatās un brīnās, žoklis paliek vaļā. Kā viņš spēlē valsts? Kā? Jā, nu patīk, ka mēs jau būs vēl atsevišķi sadaļa pa viņu pastāstīsim, kas jauns un kā viss tur notiek, jā, jo katrā pārēdē mums ir kaut kas jauns, ko ir pa viņu stāstīt. Un šobrīd vienīgā problēma amerikāņiem, kā saukt Kristapu. Viņi grib nosaukt kaut kāds iesauku iedot. Viņam nav vēl iesauks. Jā, un visām tur zingerojās un ņemās, un tad tur ir mūsu krekliem redzējām te gadzingis, jā, nu tā kā dievs, jā, un ļoti labs ir... Blokzingis vēl ir. Nikstaps, jā. Nikstaps. Nē, blokzingis. Tā kā Niks, jā, Nikstaps Porziņš. Arī ir, blokzingis, jā. Nu labi, bet Facebookā, kur mēra pulsu, viņš šobrīd 3. vietā starp visiem NBA basketbolistiem. Tad cilvēki ir mazliet satrakojušies. Tiksim līdz viņam.